Un tā, visiem sveiki, mani sauc Evita, un es šobrīd viņās parādīšu, kā piereģistrēt savu interneta veikalu, ja, un kas tad konkrēti ir jādara, lai tik tiešām mēs būtu veiksmīgi un lai varētu viss būt kārtībā. Pirmais, uz ko mums ir jāpievērš uzmanība, kad mēs sākam veidot savu biznesu, ir tieši tas, lai būtu pareizs biznesa kanāla links, ko jums iedod sponsors. Faktiski viņus var dabūt divējādus. Viens variants ir tas, kad jums iedod cilvēks, jūsu topošais sponsors konkrēti jau šādu te linku, jau gatavu, ja tad ir jābūt linka nosaukumam, ja, un tālāk genesglobal.com. Vai arī tad, ja jūs esat noskatījies forsāžā video materiālu, tur būs tātad aicinājums uz to, lai jūs spiežat uzsākt biznesu, un tad automātiski sistēma jūs pārmetīs uz šo te pašu linku. Viena lieta, ko es gribu uzreiz tā kā atrunāt, lai jūs saprastu, kas konkrēti notiek, ir tas, ka nevajadzētu būt tikai šim te vienam variantam, ka genesglobal.com un bez šī te logina. Kā labi tas tā ir, tāpēc, ka, ja jūs vienkārši piereģistrēsiet savu internetu veikalu ar Genes Global bez sponsora linka, tas nozīmē, ka jūs vienkārši automātiski varat reģistrēties zem jebkura cilvēka, bet šis cilvēks, kas jūs ir aicinājis, faktiski jūs nesaņem kā cilvēku, ar kuru viņš tālāk arī turpinās strādāt un kopā jūs veidosiet jau kopēju biznesu. Tātad tas ir ļoti svarīgi, lai jūs spētu saprast, kas un kā ir jādara. Tātad nākošais punkts ir, kur rakstīts ir Journal, tas ir tātad jauns accounts, jauns veikals tiek veidots, ja? Un tagad skatāmies, kas ir jādara. Tātad tālāk izvēlamies reģionu, mēs šobrīd viņās reģistrēsim veikalu Anglijā. Tātad skatāmies burtu un ejam uz Angliju, ja? Tātad Anglija. Tālāk, kam ir ērtāk, izvēlamies valodu, izvēlamies krievu valodu, jo latviešu valodas vēl pagaidām kā izvēles valodas nav. Krievu valoda mums ir tuvāk, līdz ar to vienkāršāk un skaidrāk ir saprast, kas un kā ir krieviski. Tātad šeit, kad jūs reģistrējaties, jūs varat pārlasīt pilnīgi visus likumus, ko šobrīd piedāvā kompānija, kādi ir noteikumi, lai sāktu šo biznesu. Un tagad jūs to esat visu pilnīgi pārskatījuši, šeit ir viss marketinga plāns, politika, visi nosacījumi, jā, jūs visu paskatāties, un tad ir jāiespiež šeit podziņa, es esmu ar to, kā saka, nevis apmierināts, bet tad es esmu saskaņā, jā, un tālāk atkal turpinājam. Un kas tad šeit konkrēti notiek, jā? Tātad atveras pati reģistrācija. Es jums šobrīd viņās parādīšu, kā tad konkrēti tas viss notiek un kā tas viss darbojas. Ja? Tātad nākošais pārbaudas posms, kas ir vajadzīgs katram cilvēkam, lai viņš tiešām būtu veiksmīgs, ir tas, kad jums ir jāskatās pirmkārtām, vai jums atbilst cilvēks, kurš jūs ir uzaicinājis. Tad šeit varat redzēt, ka tātad reģistrācija notiek zem mana vārda Evita Eglīte, ja? Un tieši tāpat arī būs jums jāskatās, kas jums ir uzaicinājis, vai tā ir Nelija Lapiņa, vai varbūt Inese Daugula, Svetlana Ivanova vai Andrejeva, vai jebkurš cits cilvēks, zem kā jūs reģistrēties. Tātad pirmais ļoti svarīgais posms šeit to ir ļoti noteikti vajag pievērst tam ļoti nozīmīgu uzmanību, jo tieši tas ir svarīgi priekš jums. Ja? Lai jums būtu jau no paša sākuma cilvēks pareizais, ar ko jūs kopā strādāsiet un veidosiet šo biznesu. Un tad liekam šeit vārdu. Es šobrīd reģistrēšu cilvēku, bet, gan jāteic, ka es līdz galam viņu neatmaksāšu, bet es parādīšu, kāds tas notiek. Tātad es reģistrēju Anita, ja? Un lieku vārdu, tātad ciparus 88. Tātad, kas ir pa saita nosaukumu? Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šeit ir svarīgi jums saprast, ka
jūs varat likt jebkuru vārdu, kas jums patīk. Vai viņš ir angliski runājams, vai viņš ir latviski izrunājams, ja? Vienīgi jābūt latīņu burtiem bez mīkstinājuma zīmēm, bez garums zīmēm. Vienkārši latīņu burti. Varat likt klāt ciparus, ja? Un tad arī viss arī aizies. Bet būtiski ir vēl arī saprast, lai kompānijā nebūtu šāda te nika nekad bijis. Tāpēc šeit tāds moments, ko mēs skatāmies, mēs pārbaudam. Bet šeit pieņemsim, ja? Redziet, parādās sarkani burti, tas nozīmē to, ka tāds jau pastāv. Kāds šādu niku jau ir izvēlējies priekš savu biznesu, tāpēc mums šis te nederēs. Tāpēc mēs astotnieka vietā pieliekam 7, 8, un tad vēlreiz pārbaudam, vai tas tāds der vai neder. Un pārbaudam, jā, šāds var būt. Tas arī ļoti viens no tiem momentiem, ja, kas var neļaut tev tālāk iet uz priekšu vai vienkārši veikt šo te maksājumu. Ja tāds sistēmā jau pastāvēs, viņš vienkārši tev neļaus iet uz priekšu un šo veikalu nomaksāt. Ja. Ļoti bieži man uzdod jautājumu, kādu likt paroli. Ko man darīt, kādas man paroles likt? Pašā pamatā un pašā sākumā es gribētu teikt, ka paroli liekam tādu, kas ļoti viegli atceramies. Un es vienmēr saku saviem cilvēkiem, lai liekam šādu paroli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atkārtojam to vēl vienu reizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka no daudz cilvēku no sākuma, ja, kad mēs sākam šo biznesu, viņi ieliek visneiedomājamākās paroles, un tad pēc kādām 2, 3 dienām, Evita, kāds man bija ieejis vārds, kāds man bija ieejis parole. Protams, ka ieejis vārdu es kā sponsors redzu un es varu palīdzēt, bet ja jūs ieliekat šo te paroli jums nepazīstamu, vai, teiksim, jūs varat viņu aizmirst, ja, tad tā jau ir sava veida problēma. Tāpēc paroli liekam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protams, līdz tam momentam, kamēr jūs sākat pelnīt naudu, un tā kā jūs pelnāt naudu, protams, ka paroli vienmēr var nomainīt, tā nav nekāda problēma. Tāpēc savas labklājības un drošības labad es jums no sākuma ieteikšu sākt šādi. Ja? Tālāk, nākošais posms, ko mēs darām, mēs izvēlamies mūsu šo te uz mums, kā mēs esam misters, miss vai misis. Tad šeit būs precēts cilvēks un rakstam. Tātad šeit būs informācija par pašu distribūtoru. Tātad Anita, Eglīte, datums 7. mēnesis, 9. datums un 57. gads. Šeit, ja, mums nekas nav vajadzīgs likt, ja, kas šī ir par ailīti, ja? Tātad šajā gadījumā, ja cilvēkam ir draugs, draudzene, bērns, vienalga kāds cilvēks, ar ko viņš grib vēlas veidot kopā biznesu, tad šeit vajag ierakstīt vēl vienu cilvēku šo te vārdu, ja, ka tas būs kopējs biznes ar kādu otru cilvēku. Ja? Tad šobrīd šeit mēs šo te sadaļu atstājam tukšu. Tālāk, šeit mēs rakstam elektronisko adresi, tad e-pastu. Pieņemsim šo te. Telefons. Liekam telefonu, bet bez plus zīmēm, ja? Šajā gadījumā tas nozīmē tā 371, par cik tas ir, labi, ne 371, 44, šo te telefona numuru un tieši to pašu atkārtojam vēlreiz. Ja? Tālāk, šeit ir iespējams arī izmaiņas, tāpēc, ka nedaudz vēlāk pastāstīšu, tad ir tāda lieta, ja, kad, piemēram, jūs sūtat uz savu vārdu, jums ir jūsu veikals, ja, bet pieņemsim, jūs gribat to produkciju, lai arī kādreiz saņem kāds cits cilvēks, tad jūs varat uztaisīt vienu šo te adresi, bet vairākus šos te
saņēmējus, tāpēc varētu būt arī dažādas lietas. Bet šajā gadījumā cilvēks ir viens, kas saņem šo te produkciju, tāpēc es rakstu Anita Eglīte. Visur latīņu burtiem tagad, un šeit ir, es lieku, pilsēta Southamptona. Šeit ir domāts apgabals. Ja? Tad izvēlamies vajadzīgo apgabalu. Apgabali vienmēr tiek jau doti no kompānijas. Tad šajā gadījumā tas ir Hampshire. SO 17.3 Te mēs taisam atstarpi. Un šeit ir arī tas, par ko es runāju. Ja? Un šeit ir iespēja ielikt adresi, ja? Tātad šeit ir ļoti nozīmīgs tāds punkts. Ja? Kā jūs redzat, mēs veidojam veikalu uz Angliju. Tas nozīmē, ka būs Anglijas adrese, būs šis te pasūtījums uz vienu adresi. Taču, ja jūs ziniet, ka jums dažādos laikos vai varbūt tās dažādās vietās, ja jums būs vajadzīgas dažādi piegādes momenti, tad ir divas iespējamās variācijas. Ja jūs nekad netaisīsiet pasūtījumus citu valsti vai citu pilsētu, ja, tad jūs varat mierīgi rakstīt šeit te, ielikt ķeksīti, ja, un automātiski viss aiziet uz šo te adresi. Ja, tad automātiski. Tuņās viss sistēma pārtaisīsies, ja, un automātiski, redzēt, jums vairs nekas nav jāraksta, viss ir kārtībā, viss ir saņemts. Taču jūs ziniet, ja jūs ziniet, ka jums šajā pašā valstī būs cita adrese, uz kuru jūs vēlaties šo pasūtījumu kādreiz citreiz kaut ko vest, ja, tad jūs šeit to ķeksi neliekat iekšā, bet jūs vienkārši pierakstiet, ka tieši šodien un tieši šobrīd, ja, jums būs cita pilsēta, pilsētas nosaukums, reģions, ja, tātad adrese. Un līdz ar to šīs pasūtījums aizies konkrēti jau uz šo te izteikto adresi, kur jūs iereģistrējat. Par cik mēs rakstam visu uz vienu adresi, tad šobrīd viņās mēs paliekam pie tās, kas jau mums ir minēta. Un tūlīt kā uztaisīs, ok, viss kārtībā. Tātad, redziet, šeit mums piedāvā šobrīd, par cik mēs esam Anglijā, mums piedāvā vienu starter kitu par 23,72, ja, un vairākas šīs te bāzes pakas. Uzreiz gribu minēt vienu lietu, ja, ka Anglija tā ir tā valsts, kura piedāvā no sākuma iegādāties tikai vienu paku variantus, es teikšu tā, ja, tad tikai basic variantu. Mēs katrs zinām, ka šo iespēju ir daudz vairāk, tātad pēc 7 darba dienām jums atvērsies sadaļa, kad jūs varēsiet paņemt sev jebkuru startu paku, kuru jūs vēlaties, ja? Un tālāk jau darboties. Par cik mēs šobrīd viņās tikai veidojam savu biznesu un vēl pagaidām pakas neizvēlamies, tad mēs spiežam vārdu parakstīties. Ja? Parakstamies. Kompānija atkal reģidē, tad taisa jums šo te veikalu, un tad mēs šeit redzam, kur ir tāda lieta, ja, kad mums starter kits ir, bet mums vēl prasa par to piegādi maksāt. Nē, mēs, protams, sakam, ka piegādi mums nevajag. Piegādi mums neinteresē. Tā, kaut kur ir maza kļūme. Tā, skatāmies, kur mums te ir. Kāpēc mums par piegādi ir jāmaksā? Nodoklis, skaidrs. Kāpēc par piegādi mums ir jāmaksā? Skatāmies, kur mums ir bijusi kļūda. Tā. Redziet, viss ir interesanti ar to, kad
visu ļoti ātri var atgriezt atpakaļ. Ļoti laba situācija, ka mēs tagad skatāmies, ka kaut kur ir kaut kāda ieviesusies tehniskas dabas kļūme. Tā, tad tuliņās skatāmies 6. Tūlīt, sekundīga. Tātad šeit mēs rakstam tādu nosaukumu un Southampton. Tātad reģidējam uz to pašu. Nu tā, ka ja gadījumā ir kaut kādas tehniskas kļūdas vai, teiksim, kaut kas neiet tā kā mēs gribam, no tā nav nekādā gadījumā jābaidās. Daudz cilvēki jautā, bet es nevaru tur, man kas man būs ar maksājumiem vai vēl kaut kas. Un nav par to jāuztraucas. Tad skatāmies, ja. Šeit vēl viena lieta, ka ja jūs nedomājat neko no šīm te pakām pirkt, neliekiet šeit nekādā gadījumā šos punktiņus, jo pēc tam šeit punktiņus ieliekot, mēs vairs nevaram viņus izņemt. Ja mēs gribam vienkārši paskatīties, kas ir šajās pakās, tad vienkārši var šādā te veidā nospiežot, jā, tad tu reāli redzi, kas tad viņās ir iekšā, ja. Bet šeit tajās atzīmēs neliekam neko iekšā šobrīd, ja. Tad šeit mēs varam šādi paskatīties, ja, un tas ir ļoti vienkārši, ērti un bez kaut kādām liekām problēmām. Un tātad, kad mēs ejam, vēl vēlreiz rospis, tad parakstāmies. Tā, un viņam kaut kas atkal nepatīk. Un kas tas varētu būt? Kas viņam varētu nepatikt? Tā. Varbūt tas, ka tāds jau logins eksistē. Šobrīd, jā. Tātad, ja mēs neesam pabeiguši, tad šeit ir klasiskā kļūda, ja, ko ļoti daudz cilvēku pielaiž un viņi pēc tam sāk tā kā uztraukties, ja. Tātad skatāmies, ja sistēma mums kaut vienu reizi ir atmetusi atpakaļ, jūs redzējāt, mēs pašā sākumā, kad taisījām šo te video, ja, mums šis te logins gāja. Bet par cik vienkārši vienā reizē vienkārši tā ir sanācis, kad mums sistēma atmet atpakaļ, ir divas iespējamās variācijas. Pirmā. Mēs varam iziet pilnīgi vienkārši ārā no sistēmas, ja, un no jauna ielogoties jau ar savu niknējumu, tad šo te ieejas vārdu Anita79 un paroli 1256, tāpēc, ka veikals jau ir rediģēts, ja, tad atvērts līdz atmaksas stadijai. Ja. Vai arī vienkārši redzēt to, kad ir jau šis te veikals tāds pastāv, bet gribam iet uz priekšu, ja, tad vienkārši vajag pielikt vai nu kādu burtu, vai nu kādu ciparu. Šeit vēl man kompānija saka, ka vajag izvēlēties pareizu kad ir jāizvēlas pareizi šis te, tad vai nav gadījumā kaut kur vārdā garumzīmes vai mīkstinājumzīmes automātiski ieviesušās, jo mēs jau bieži vien automātiski rakstam, jā, pareizi visu. Nu jā, viss ir it kā korekti. Tātad, mēs šeit pieliekam vēl vienu ciparu, nu pieņemsim, pieliekam vēl septītnieku, atkal pārbaudam, vai tāds ir brīvs. Jā, redzam, ka viņš ir brīvs. Un ejam uz apakšu un skatāmies vēl vienreiz.
Vēl ņemot vērā jautājums par rospis, jā, šo te pogu, daudzi cilvēki saka, jā, bet kā man tas tagadiņās būs, vai ka man tagadiņās būs, uzreiz jāmaksā nauda. Tad mēs redzam, jā, ka šobrīdiņās mums tiek piedāvāts, tad starter kitā jau noteikti nāk iekšā speciāli izdevums materiāli, ja, kuri ir vajadzīgi priekš mums, tāpēc arī šī piegāde ir pieejama, ja, tad par to būs jāmaksā. Tad kas ir konkrēti tālāk jādara? Redzēt, jums šeit parādās iespējami atmaksas veidi. Bankas karte, PayPals, bonus, tātad kredīti, ja, tas nozīmē, ka ja jūs jau esat kādreiz kaut ko darījis, tad šajā gadījumā jums vēl tas uz jums neattiec, ja. Tad iespējamās variācijas jums patiecībā pastāv 3. Ar bankas karti, tad Visa debit vai kredītkarte nav svarīgi kāda, ja, jūs nomaksājat. Ar PayPalu, tā ir atmaksas sistēma, ja, internetā, jo daudz cilvēki arī to izmanto. Un šeit ir sugi un tokeni, tas nozīmē, ka ir jums sponsors, kurš jums iedod savu nopelnīto naudu, un līdz ar to ar šo te iespējamo variantu jūs nomaksājat. Bet mēs šobrīd izskatīsim variantu, kā ar kredītkartes palīdzību jūs varat pats nomaksāt savu šo te maksājumu. Tātad, redziet, jums jau parādās tātad visa informācija par šo te jūsu rēķinu. Šeit es iesaku vienmēr iereģistrēt savu, teiksim, ielikt to punktiņu, ja, vai, teiksim, ķeksīti. Un kas notiek? Jūsu informācija par jums pilnā apmērā jau ir redzama. Daudzi cilvēki saka tā, bet man ir šobrīd Latvijas karte, vai, teiksim, kur citas karte, ja, bet es neesmu tagad tajā adresē, man vajag to visu pārtaisīt. Nē, to nevajag pārtaisīt, tā ir tīra formalitāte. Jūs varat tieši tāpat darīt, ieliekot šeit ķeksīt un maksāt ar jebkuru citu cilvēku bankas karti. Tā ir tehniskas dabas jautājums. Galvenais, lai šeit būtu informācija par pašu karti precīzi. Un tātad, kas šeit ir jāliek? Tātad šeit ir jāizvēlas vai nu Visa vai nu Masterkarte. Tālāk. Uz kartes ir 16 cipari, tie ir jāuzraksta šeit bez starpēm, tas nozīmē, ka visi 16 cipari, kas ir uz kartes, ir jāieliek. Tālāk ir šis te datums uz derīguma termiņa beigas. Mūsu Anglijas kartēm bieži vien ir 2 derīguma termiņi. Pirmais, ar ko ir sākts, ja tad, kurā datumā viņa ir izdot, vai kurš mēnesis tas ir bijis, ja, un gads, tad mums šeit ir jāliek, kura ir beigu datums. Tad pirmais ir mēnesis, otrais ir gads. Tad pagriežam kartes otru pusi, un tur ir 3 ciparu kombinācija. Tad šo 3 ciparu kombināciju ieliekam šeit, un nospiežam droši submit. Tad ir jautājums vēl par šo te, par šiem te 2 punktiem. Es vienmēr saku tādu lietu, ka nevajag pagaidām viņus nekādā gadījumā aizskart, ja, lai viņi paliek šobrīd viņās tukši. Pēc tam izskaidrošu, kāpēc viņi ir vajadzīgi, un kāpēc viņi ir veidoti, ja. Un submit. Tad, kad mēs nospiežam submit, tad parādās, ka sistēma meklē, tāds kā rimbulīti, iet pa apli, ja? Un tad, kad viņš ir nomaksāts, tad parādās konkrēti veiksmīgs ir darījums veikts. Un jūs redzēsiet, jums atvērsies jūsu personīgais back office, un tādā veidā jūs varat sevi apsveikt ar to, ka jūs esat veiksmīgi uzsākuši savu biznesu. Nu ko?